Ko tur liekties? Daudziem jauniešiem šī ir neapšaubām ikdiena. Dators un viss, kas ar to saistīts. Šis ir stāsts par diviem draugiem, kuri vērojot Amerikas video, vēlējās savā ikdienā darīt to pašu. Šos ASV vīrus sauc par Dude Perfect apvienību. Emīls un Viktors pirms nepilna gada dikdienību meta pie malas un izveidoja Latvijā pirmo šāda veida video saiti. Paši filmēja un veidoja trikus. Mētājām vienkārši bumbu, basketbola bumbu. Un vienkārši mētājām un vienkārši izdomājām, nav ko darīt, darbu neatradām vasarā. Izdomājām, jā, varētu atvērt YouTube kanālu un rādīt trikus Latvijā. Sākums paša pagalmā Valdlaučos. Apnika tusēties apkārt un bezdarbībā pavadīt laiku. Video doma ir motivēt jauniešus sportot, nelietot alkoholu un nesmēķēt. Puišu triku arsenāls ir visai plašs – florbols, basketbols, biljards, hokejs un pingpongs. Mēs vienkārši pasēžam uz A4 lapu sarakstam, apmēram, jo mēs jau pazīstam visu rajonu, kur viss atrodas. Un apmēram izdomājam sarakstam, pierakstam, no kādiem rakursiem filmēsim un tā viss. Jā. Vai būs palielinājums vai nebūs palielinājums. Līdzīgi video pasaulē tiek veidoti daudz. Bieži tos vērojot arī latviešu veikumu, rodas jautājums, vai tie nav montēti kadros. Īsti. Mums pat nav tik labi montētāji. Mēs pat nezinām, kā var ar pauzēm to visu izdarīt. Tas viss pa īstam notiek. Mēs darām, kamēr sanāk. Jā, kamēr sanāk, mums ļoti liela pacietība ir. Cik ir ilgākais video, kad nav sanācis un tad beigās iekrīt? Cik, man liekas, 3 dienas esam vienu video filmējuši. Tas ir maksimālais, kas ir bijis. Tas florbols, man liekas, bija. Vienu triku mēs filmējām, kad 2 stundas visilgāk. Jā, viens triks bija 2 stundas. Amerikas Dude Perfect vīri var lepoties ar daudzu miljonu auditoriju un bieži savus trikus veido no augšceltnēm. Mūsu puikas reiz arī domāja rāpties uz māju jumtiem, bet pārdomājuši. Tāpēc mēs īsti nezinām, vai mēs to taisīsim, jo mēs tieši aizdomājāmies par to, ka, kad varbūt noplūdīs internetā un tad vēl sanāks nepatikšanas. Ar to, jo es zinu, nevar jau kāplēt pa jumtiem. Redzot latviešu puiku veikumu internetā, rodas domas, tas ir viegli un to var pārspēt. Kā abi meistari uzsver, viņi no konkurences nebaidās. Šo dara prieka pēc un vēlas iedvesmot citus. Mēs to darām, lai motivētu jauniešus sportot, nevis sēdēt mājās pie datora un tusēties apkārt. Galvenais ir censties, jo latvieši arī var, tā kā mēs no amerikāņiem iedvesmojāmies, tā arī jūs varat no viņiem vai arī no mums iedvesmoties. Galvenais ir censties un darīt.